Sveicināti! Mēs sākam jaunu projektu Naudas lietas, un šo projektu organizē Finanšu izglītības biedrība. Un biedrības mērķis ir izglītot sabiedrību par ieguldījumu iespējām, lai katram Latvijas iedzīvotājam būtu zināšanas, prasmes un pārliecība, kā veidot savu kapitālu ilgtermiņā un, protams, arī kā viņu vairot. Un Naudas lietās šajā raidierakstā mēs tiksimies ar investēšanas ekspertiem un kopā meklēsim atbildes uz jautājumiem. Kā investēt, kā saprast, cik daudz ir nepieciešams naudas, lai sāktu investēt, kādi ir finanšu instrumenti, kas ir risks, kas ir ienesīgums. Tie klasiskie jautājumi, kas ir katram Latvijas iedzīvotājiem, kas aizdomājas par investīcijām. Un meklēt atbildes šiem jautājumiem man palīdzēs arī raidieraksta pastāvīgais viesis Vilhelms Karlsons. Čau, Vilhelm! Čau! Tu neesi investors. Es to zinu, jo tu esi pasākumu vadītājs, vai ne? Un improvizācijas teātra aktieris. Jā. Es zinu, ko es gribu akcentēt. Es gribu akcentēt, ka tu neesi investors šobrīd, jo, manuprāt, pēc šī raidierakstā visām 8 sērijām tev būs tā zināšanas, kur tu tāds, kur es biju agrāk, un varēsi kļūt par investoru, vai ne? Es ļoti ceru. Es ļoti ceru arī, protams, ka tas neiedzīs mani tādā eksistenciālā, kur es biju agrāk, tādā downward spiral, bet es skatos ļoti ambiciozi uz šo projektu. Jā, zini, par investīcijām ir tāds klišejisks teiciens, ka tā labākā diena sākt investēt bija pirms 20 gadiem, bet otra labākā diena ir šodien. Un tāpēc šīs eksistenciālās domas, kur es biju agrāk, es esmu šodien, un tad šodien ir zināšanas un varu sākt. Jā, glāze puspilna šeit. Nevar gan redzēt, tāpēc, ka nav caurspīdīga, bet puspilna. Par investīcijām. Es minēju, piesakot šo raidījumu, ka mēs runāsim ar investēšanas ekspertiem. Un šodien mums ir investēšanas eksperts arī šeit pat studijā. Jānis Libeks, kas ir investīcijas, palīdz man. Kā bija Alfinox investīciju? Uzņēmums, respektīvi, palīdzam cilvēkiem gan saprast, gan arī palīdzam viņiem veidot ieguldījumu portfeļus. Jā, un tu esi tur partneris. Jā, tieši tā. Un tad es saprotu, ka investīcijas priekš tevis ir ikdiena. Ikdiena. Jau gadus 14, jā. Oho. Tad es ar saviem gandrīz 5, un Vilhelms ar saviem gandrīz nevienu. Jā. Būsim tie, kas tevi šodien izprašņās par un ap, lai atrastu kopīgi arī atbildes. Un esat gatavi laist uz Ilona studijā? Jā. Ja? Un zini, kāda Zilona studijā, Jāni, ir par to, kāpēc cilvēki baidās ieguldīt, kāpēc viņi neiegulda, kāpēc viņi neveido savu investēšanas portfolio. Un, manuprāt, tas jautājums, kas iet no paudzes paudzē, un visu laiku šī investēšanas tēma ir tādiem kā mītiem tīta, un katrs priekš sevis atrod to iemeslu, kāpēc nē. Un es arī varu pateikt arī par sevi uzreiz. Es sāku investēt 2020. gadā, un pirms tam es zināju par investīcijām. Man ir arī tuvi radinieki, kas investē, man ir arī draugi, kas investē, bet es uzskatīju, ka investīcijas nav priekš manis. Jo pirmam kārtam matemātika nebija mans mīļākais priekšmets skolā, un tā kā knapi vilku līdzi. Tas ir pirmais, investīcijas nepriekš manis. Nākamais, es neesmu no finanšu jomas. Man vienmēr likās, ka investīcijas ir priekš profesionāļiem, priekš tiem, kas strādā finanšu jomā, kuriem ir finanšu izglītība, ja? Bet es neesmu angļu valodas filologs par kādām investīcijām. Ja? Un tas ir tas mīts, un 2020. gadā mēs piedzīvojām finanšu krīzi ģimenē, un es sāku lasīt, meklēt informāciju, kā tad veidot ilgtermiņā savu finansiālo labklājību. Un visur, kur lasīju, atradu investēt. Un tā pamazām sāku pētīt un sapratu priekš sevis sapratu, ka es varu. Bet es zinu, ka daudziem cilvēkiem ir šīs mīts, ka investīcijas ir priekš profesionāļiem. Un ja šis cilvēks nav saistīts ar finanšu jomu, un viņš arī līdzīgi kā man matemātikā knapi izvilka, tad viņš tāds, labi, gan jau. Bet man gribās tomēr cilvēkiem arī pateikt, ka investīcijas mūsdienās ir kļuvušas demokrātiskas. Jāni, kāds ir tev viedoklis par šo? Ir arī tāds termins profesionāls investors. un man liekas, tad, bet ļoti liela šo te, teiksim tā, investīciju
vietu, jeb instrumentu, kur varam ieguldīt, kā jau minēju, ir kļuvusi demokrātiska. Protams, ir instrumenti, kas joprojām ir sarežģīti un ko izmanto profesionāli investori, bet tādam, teiksim, ikdienas investoram, kā jau minēju, šī te pasaule ir kļuvusi pēdējos gados 10 ļoti demokrātiski, ir attīstījušās dažādas platformas, ir kļuvusi pieejamāka tieši arī informācija par ieguldījumiem, kā gan šis podcasts, gan arī kā daudz citi. Un manuprāt, tas pirmais, kādēļ varbūt cilvēki, un iespējams arī tu pirms tam esi izvairījusies no šī te, ka neizprot, cilvēkiem nav pietiekami daudz zināšanu, un loģiski to, ko tu nesaproti, tā tu stāvi pa gabalu, jo tas tevi baida, un ja tajā vēl ir jāiegulda savi, teiksim tā, grūti iegūtais kapitāls un ir risks to zaudēt, tad, protams, neizprotot, to arī nevajag darīt. Tādēļ pirmais būtu tieši šis te informācijas iegūšanas process, un tad, kad ir izpratne, tad jau var sākt soli pa solim arī šo te ieguldījumu ceļu. Jā, tas tāds, teiksim tā, pats pirmais lieta, ko darīt, gūt izpratni, aplūkot resursus, kur tad ir šie te, teiksim, pirmie soļi aprakstīti, un tad jau soli pa solim varam doties šajā te investīciju pasaulē iekšā. Klā, tu pilnībā aprakstīji mani, jo tas man priekš manis bija nezināmais, un es vienkārši sāku pētīt, skatīties, kas ir mūsu vietējās bankās mājaslapās, kāda viņiem ir informācija, ko tas viss nozīmē, kādi ir šie tie produkti, kas ir akcijas, obligācijas un kas ir ETF. Un tā es pamazām sāku pētīt, iedziļināties, sāku arī lasīt grāmatas, un tā tas nezināmais kļuva man saprotams. Un tas noņēma arī to baiļu sajūtu par to, ka tas nav domāts priekš manis. Es sapratu, ka jā, un īstenībā to arī to apstiprināja. Es sapratu, ka jā, ka pastāv produkti, kas ir priekš manis, priekš individuāla investora, kuram ir ģimene, kuram ir bērni, kuram ir hobiji, kuram ir darbs, kurā viņš pelna savu kapitālu, bet mans mērķis ir šo kapitālu saglabāt un arī palielināt. Tā kā nav mērķis investēt ar domu, laimēt loterijā, un svarīgi šeit ir sākt to pamazām, lai naktīs var gulēt, sākt ar mazām naudas summām izmēģināt, vai šī vieta, kur es ieguldīju, ir uzticama, kad nav baiļa par to, ka ja kaut kas notiks, tad viss būs slikti, bet tad iegūt šo te pārliecību gan par produktu, kur ieguldam, gan kā to daram, un tad šos te soļus sākt veidot pamazām, izprast, un tad jau pakāpeniski, teiksim tā, audzēt šo te nākotnes kapitālu savu, jā. Jā, zini, bet es ar Vilhelmu runāju arī aizkulisēs, un es zinu, ka Vilhelmam arī ir mīti saistībā ar investīcijām, vai ne, Vilhelm? Jā. Un man liekas, viens no tiem arī bija tas, ko Jānis pieminēja, bet es tagad negribu nedaudz tevi novērst no ceļa, jā, par taviem mītiem. Tā kā es uzdošu jautājumu tev, tu neesi investors, jā, bet kas ir tas, kas tevi uz doto brīdi attur no šī soļa, lai sāktu savu kapitālu vairot? Es domāju, ka ir vairākas kaut kādas lietiņas, varbūt salīdzinoši maziņas lietiņas, kas savstarpēji sasummējās. Viena no tām ir investīcijas lielā mērā, man liekas, ir tāds bišķiņ, kā to varētu nosaukt par tādu, es nezinu, blakus esošu teorētisku kaut kādu konstruktu, kamēr, ja man ir nauda, kur rupi runājot, viņa stāv uz skapīša, bet man viņa ir. Tur, teiksim, skaidrā naudā, neuztraucieties vidi, man viss ir kārtībā. Skaidrā naudā stāv uz skapīša, tur, teiksim, es nezinu, 500 eiro. Ja man kaut kas notiek, vai tur, es gribu iegādāties sev galdu, vai krūzīti, vai tepiķi, kā krūzītes palikni, es varu paņemt no turienes un aiziet nopirkt. Savukārt, ja man viņa ir investēta kaut kur, es ar viņu nevaru vairs tik brīvi operēt. Un pie tam viņa paralēli tam, ka es ar viņu nevaru brīvi vairs operēt tik ļoti, man viņa iespējams kaut kādā mērā samazinās. Tāpēc, ka, kas man varbūt noved pie otrā no šiem mītiem vai uzskatiem,
investēšana ir bišķiņ tāds tā kā gamblings. Es investēju kaut kur savu naudu, cerībā, es nezinu, tādā kā rupi runājot, tādā idejā par to, ka šī kompānija vēlāk būs vērtīgāka, kā viņa ir šobrīd, vai tur, teiksim, es nezinu, bitcoins rīt būs vērtīgāks, kā viņš ir šobrīd. Un man nav ne mazākās jausmas, vai tas tā ir, vai tas tā nav. Tieši tikpat labi man ir uz tādu tieši pašu sajūtu es varētu uzlikt uz sarkanā 21, jo man liekas, ka sarkanais 21 būs labāks nekā tur melnais 14 vai kaut kas tāds. So, tās abas lietas ir divi no lieliem tiem kontributoriem. Un trešais, man liekas, ka arī tā summa, kas man ir, tie, teiksim, 500 tur vairāk, nezinu, eiro uz skapīša, vai no tā tiešām ir kaut kāda liela jēga investēt. Tāpēc, ka pat ja es viņu uzkāpinu, teiksim, pa 5% gadā, tā ir ekstra konča vai pīcas šķēli, nav baigā jēga. Tā kā šīs trīs lietas ir tās, kas mani laikam visvairāk vai es negribētu teikt attur, bet vienkārši nerada tik lielu vēlmi baigi iet un tur iedziļināties un riskēt. Klau, es zinu, kā es iezīmēju, tu minēji 3 lietas, bet es iezīmēju tas, ko es atdzirdēju. Es iezīmēju tas, ka tavuprāt investēšana ir vairāk kā kazino, tu nekad nezini, kur krāsa un cipars tur būs, tas ir viens. Un otrs, es arī sapratu, ka ir tā pamatdoma, ka, lai investētu, ir jābūt lielām naudas summām. Tad ir kaut kāda jēga, ja tās lielas naudas summas nav, un tad jēgas nav. Jā. Un trešais bija? Un trešais bija, ka investējot, es zaudēju šo pieejamību un iespējas kaut ko citu darīt ar šo naudu. Tad kaut kādi zaudējumi momentā. Vai varbūt kaut kāda drošības sajūta zūd. Es no tā sava drošības spilvena uz brīdi atsakos un viņu ielieku kaut kur citur. Jā, šie mīti man ir pazīstami. Esmu dzirdējusi arī viņus no daudziem cilvēkiem un arī no saviem sekotājiem, ka viņi arī pauž arī šādas domas un tas arī viņus attur no investēšanas. Bet zinu, ko es gribu, lai tu uzdod jautājumus Jānim un lai Jānis mums palīdz šos mītus apgāst. Pirmais varbūt par to kazino, Vilham, varbūt pajautājam Jānim, vai tiešām ir tā, ka investīcijas ir kazino? Jā, Jāni, labi. Es pieņemu, ka ņemot vērā, ka tu šajā industrijā darbojies kā profesionālis, labi, arī kazino ir profesionāļi. Kāds ir šis riska faktors? Un vai cik ļoti es kā cilvēks, kurš esot godīgs pret sevi, arī nečekošu tur Financial Times katru dienu, lai nesakotu līdzi dažādām variācijām, kas kā notiekās, cik ļoti es varu droši ieguldīt, teiksim, kaut kādā konkrētā sfērā vai nozarē ar lielāku vai mazāku garantu, ka es tiešām nezaudēšu savu naudu. Mēs runājam par akcijām šobrīd. Jā. Zini, kā tu pagaidām varbūt apdomā to atbildi, bet es pateikšu vienu svarīgu lietu, kas ir jāatcerās, ka investēšanas stratēģijas vienmēr patiesībā ir saistīts ar zaudējumu risku, un arī mūsu skatītājiem, klausītājiem arī tas ir jāatcerās, un katrs no mums ir pats personīgi atbildīgs par saviem finanšu lēmumiem, un šeit atkal ir jāatcerās, par ko mēs noteikti arī runāsim kaut kādā raidierakstu momentā par risku, ka risks investīcijās ir, bet risku arī var mazināt, un pat cik tu jau sāks runāt par akcijām un par finanšu instrumentiem, vēlos arī pateikt, ka tas, par ko mēs runājam šeit raidierakstā, tas noteikti nav ieguldījumu padoms, bet šīs saturs ir domāts ar domu izglītots, tā kā tas ir izglītojušs saturs. Visi, Jāni, un tagad tavs vārds. Jā, finanšu tirgi ir svārstīgi, jo teiksim tā, tie ir atkarīgi gan no ekonomiskās situācijas, gan arī no investoru noskaņojuma, un tad tas var mainīties abas lietas, gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, un īstermiņā paredzēt, vai šī ieguldītā nauda, teiksim tā, audzēs savu vērtību vai zaudēs, noteikti nav paredzams. Tādēļ, ieguldot akcijās, tad mums jārēķinās, ka tad, mēs šo teiksim tā, pasākumu veicam uz ilgu laika posmu, gadiem vismaz 3. Kad tas nebūs, es šobrīd vēlos ieguldīt 500 eiro,
un pēc gada nopirkt tepiķi par nopelnīto. Šī lieta tā nestrādā, un ar šādu pieeju arī nekad nevajadzētu veikt, plānot ieguldījumus, tīpaši akciju tirgu. Šie ieguldījumi ir jāplāno vismaz, teiksim, 3 gadi vai vēlams vēl ilgākā termiņā, jo akciju tirgus ir svārstīgs. Paskatīsimies, jebkuru indeksu viņš būs gan augšā, gan lejā, un it īpaši tas bija pēc Covid laika, un arī šobrīd, kad mainās procentu likmes, un attiecīgi šis tirgus ir svārstīgs. Tad kāds ir garants? Jā, vēsturiskais ienesīgums negarantē šo te potenciālo peļņu nākotnē, bet ja tieši šis te laika termiņš, ja mēs paskatāmies dažādus garākas statistikas par to, kāds tad ir bijis ienesīgums, ja ieguldam gadus 5, ieguldam gadus 10, es runāju par kopēju tirgu, ne par kādu konkrētu uzņēmumu, tad, manuprāt, bija tā, ja mēs ieguldam gadus 20, tad nav bijis tāds periods, ja mēs paņem tādu plašu akciju indeksu, kad ienesīgums ir bijis negatīvs. Tā kā šeit viss ir atkarīgs no šāda te laika horizonta, jo ilgāks tas būs, jo iespēja, ka ieguldījums ir pozitīvs, ir daudzkārt lielāka. Tas ir par šo te potenciālo nākotnes peļņu. Visticamāk viņa būs, ja ieguldījuma periods ir garš. Jā. Par īstermiņu ir ļoti un neiespējami, teiksim, tā, paredzēt, kāds tad šis ienesīgums būs nākamajā gadā, 2. Tas nav. Šī kristāla bumba neeksistē. Nevienam, kam eksistē, tad viņš nesaka, ka viņa ir. Bet varbūt jā, šie tieši ieguldījumu laiki ir tas, kas reizēm man čakarē prātu. Teiksim, kā Alīna minēja, es neesmu investors. Un es lielā mērā arī neesmu investors. Bet līdzīgi kā, teiksim, daudziem, es teicu, pieņem, ka mana vecuma un bišķiņ jaunākiem vai ap to vecuma cilvēkiem, es panesos arī kādu brīdi uz to, ir īpaši, man liekas, Covid laikā, uz vilni, kad Revolūts vai citas kaut kādas līdzīgas aplikācijas piedāvāja investēt tur Apple stokā vai tur Facebook stokā vai ja visos šitajos lielajos Teslā vai vēl kaut kur tu vari nopirkt pietiekami mazu frakciju kaut kādu. Un es kaut kādus pāris ar draugiem tur izzīlējot no zila gaisa bez mazai nopirku ar domu, jā. Ir tas, ka tu redzi, kā tā nauda iet uz leju. Un tur ir, tie arī ir pāris 10 eiro, kas tiek ieguldīti, bet viņi iet uz leju. Un tad tu domā, bāc, es jūtos tā kā stulbi, tā ir nauda, tā kā, kuru es gribēju investēt, lai tā kā nopelnītu vairāk, un viņi iet uz leju, un cik ilgi es varu skatīties, kā viņa lēnām šitā ten krīt uz leju, vai es to varētu, tā kā, vai man tiešām ir jēga gaidīt tos 3 gadus, vai vienkārši labāk, tad norakstām un izņemt ārā. Tad, jā, man liekas, ka, kā var, teiksim, zināt, ka tā lejupslīde kaut kādā brīdī mainīs savu trajektoriju. Klau, jā, tev ir. Es gribētu vienu lietu par šo pateikt. Jā? Zini, es tev klausījos tagad un saprotu, ka man ir absolūti citādāks skatījums uz šo. Absolūti citādāks, jā. Jo es tajā brīdī, kad Jānis teica, ka investīcijas nav par īstermiņu, tās ir par ilgtermiņu, un ja mēs skatāmies vēsturiski, tad tirgiem nav negatīvs ienesīgums vēsturiski ilgtermiņā. Un tas ir tas, kā strādā mans prāts uz šo, ka ilgtermiņā ekonomika attīstās, globālā ekonomika attīstās ilgtermiņā, uzņēmuma attīstās, rādz jaunas tehnoloģijas, nāk jaunas lietas, un tas viss tāds kā liels mehanisms, kas aug, un es kā indivīds varu gūt labumu no tā, ka globālā ekonomika attīstās, ka tie uzņēmēji darbība iet uz priekšu, un es vienkārši varu regulāri nelielas naudas summas investēt un gūt labumu no tā ilgtermiņā, ka globāla ekonomika ir attīstījusies. Un tad, protams, pēc tiem 20 gadiem, pēc 30 gadiem, ņemt savu kapitālu un izņemot viņu tajā tagadnē, tajā nākotnes tagadnē. Tas ir interesants, kā es uz šo skatos pavisam citādāk. Nezinot, kur jūs ieguldījāt, es varu pateikt, ka tu noteikti ieguldīji akciju fondos, ETF-os ar šādu pieeju, un tu noteikti ieguldīji akcijās. Jā, garantēt. Akcijas man arī. Un šeit tad ir tā atšķirība arī, teiksim tā, šajā
teiksim, kā gan jāuztver tirgus vai ieguldījums, un ir ļoti pareizi, kā esi uztvēris tu par, teiksim, kopēju ekonomikas attīstību un ieguldījumu ITF-os, kas nozīmē ieguldīt visos uzņēmumos, kas ietilpst tirgu, un tie argumenti, kas tev bija par to, ka ekonomika attīstās un arī tirgus visticamāk attīstīsies un pieaugs, ir korekti tā spriest, un šie te cikli tik un tā beigās visticamāk izies uz augšu. Savukārt, ja runājam par akcijām, tur pateikt, ka visticamāk akcija atgūsies, tā nevar spriest, un šeit tas jautājums par to, kad īstais brīdis, ko darīt tajā brīdī, kad krīt. Vai tu zini iemeslu, kāpēc akcijas cena krīt? Nē. Es varētu minēt, es varētu iet cauri tiem pašiem, tur es nezinu, Financial Times un skatīties, ka jā, Elons Musks ietvītoja stulbu lietiņu, tāpēc Teslas akcijas krīt. Bet jā, man tā ekspertīze šeit trūkst. Jā, šeit ir tā atšķirība, ja mēs ieguldam kopējā tirgu 500 uzņēmumos mazliet katrā, un ja mēs, teiksim, ieguldam 5 atsevišķos akcijās, atsevišķu uzņēmumu akcijās, un ja tur, teiksim, notiek kāda lejupslīde, tad mums ir jāzina, kāpēc mēs ieguldījām tajās uzņēmumos pirmām kārtām. Tavā gadījumā draugi ieteica. Jā. Un tad mums ir jāizprot, kādēļ mēs ieguldījām, kas šobrīd ir mainījies, teiksim, uzņēmumā pret to brīdi, kad mēs ieguldījām, kas palicis labāk, kas sliktāk, kāpēc akciju cena ir nokritusi. Un tas ir, tāds pirmā lieta, ko nedarīt, neieguldīt to, ko nesaprotam. Tas ir, ja runājam par atsevišķām arī akcijām, ja mēs neizprotam to biznesa modeli, kas tad, ko uzņēmums dara, jo mēs esam īpašnieks ar akcijas iegūšanu, mēs esam šī te uzņēmuma īpašnieks, un tad, ja mums pieder tas, ko mēs neizprotam, tad mēs arī neizpratīsim, kad viņu pārdot, kas ar šo uzņēmumu notiek, un nevarēsim pieņemt labu lēmumu arī, ja mēs esam nopelnījuši, vai ir īstais brīdis pārdot. Kad, ja neizprotam, tad tas nav, teiksim tā, laba lieta, ko darīt, ieguldīt, teiksim, šādās atsevišķu uzņēmumu akcijās. Bet pieeja, kā Alīna ir bijusi, tad, kad ieguldam kopējā tirgu, tur būs uzņēmumi, kas, loģiski ir uzņēmumi, kuru biznesa modeļus nesaprotam, bet, mēs ieguldam, teiksim tā, kopējā ekonomikā. Jā, tur būs gan labi uzņēmumi, gan netik labi uzņēmumi, bet kā statistika rāda, tad tas ilgtermiņa pieaugums visticamāk tur būs. Jā, savukārt par atsevišķu uzņēmumu akcijām, tad tas ir jau specifiskāk, sarežģītāk un grūtāk. Jā, tā kā tas ir pār kārtu riskantāks ieguldījums nekā kopējā tirgu. Jā, Zini, un šeit arī varētu uzreiz pateikt to nākamo momentu, ko Vilhelms minēja par tām naudas summām, ka, lai investētu, ir nepieciešamas lielas naudas summas. Patiesībā, ja veidot portfolio no individuālām akcijām, un tiešām tur atlasīt kaut kādas akcijas, uzņēma akcijas, tad tiešām ir nepieciešami lieli līdzekļi, jo viena akcija vērtība var maksāt 200, 300, 500, $900. Jā, un ja mēs runājam par sevi, par individuāliem investoriem, kuriem, piemēram, tur alga ir €1000, jā, tad no kurienes es varētu paņemt $900, lai regulāri investētu un vēl diversificētu, dažādot, lai tur būtu arī uzņēmumi no dažādiem sektoriem, jā, un no dažādiem tur reģioniem, valstīm. Un savukārt, ja mēs skatāmies portfolio veidošanu, kā es to veidoju, man ir ETF veido manu portfolio kodolu, par to noteikti vēl raidierakstā stāstīsim par stratēģijām, bet mana pirmā investīcija maksāja £57. Jā, un šie £57 ir tas, ko es kā individuāls investors varu atļauties, un turklāt es par šo naudas summu pērku nevis vienu akciju, bet es pērku fondu, kurā iekšā ir 500 uzņēmumi. Jā, un tas nākamais uzreiz arī parāda to, ka investēt var arī ar nelielām naudas summām, bet šeit tas, ko es varbūt no sevis varu arī pielikt, kā es to sapratu un redzu, ka investīcijās liela nozīme ir regularitātei un sistemātiskumu, ka mēs to darām regulāri, un kas ir interesanti, pārējo izdara laiks. Pārējo izdara laiks. Jā, un tad vienkārši regulāri nelielas naudas summas sistemātiski. Jā, tā kā tas... Okay. Tad ir 2 jautājumi par šo.
Par spīti tam, kad es tagad saprotu, varbūt vairāk, ka nevajag klausīt katram savam draugam, kurš saka, ka iemauc visu naudu Teslā, tāpēc, ka Tesla ir atsevišķa akcija. Saglabā šo jautājumu, jo mēs raidierakstā runāsim arī par atsevišķu finanšu instrumentiem, jeb ieguldījumu iespējām. Un tur tad mēs varētu plašāk. Jo šodien es tomēr gribētu palikt pie mītiem, jā, un par to, lai mūsu klausītāji, skatītāji, lai viņi saprot, ka tomēr ir vērts izzināt. Jā, ir vērts izzināt un pēc tam pieņemt lēmumu, vai investēt vai neinvestēt. Bet tikai tajā brīdī, kad es nezinu, kas tāds ir, un tāpēc es eju pa gabalu no tā, ja, tas varbūt nav tas korektais domāšanas veids. Ir forši zināt un tad apzināti pieņemt lēmumu. Zini, varbūt nākamais arī moments, tu minēji par to Teslu, jā, par to draugu, un es saprotu, ka šis lēmums tev bija gan ātrs, jā, nu kāds tu kaut ko sadzirdēja, kāds kaut ko pateica, tu nepētīji daudz saistībā ar šo uzņēmumu. Tāpēc, ka viņš bija nopelnījis. Nu, viņš bija, rūpīgi runājot, viņš bija, es neatceros cik, nu, teiksim, arī pirms pāris gadiem viņš, teiksim, bija ielicis, tur, es nezinu, 500-600 Teslas akcijas kāpa uz augšu, un viņam bija tāds, nice, man ir tur ekstra 50-60 eiro, nedarot neko. Tas man bija pietiekami labs arguments. Viņš no nekā nopelna naudu. Kāpēc, lai es izdarot tieši to pašu, nenopelnītu tieši tāpat? Tā bija mana domāšana tieši tik ļoti basic šajā visā. Jā, un šis atklāja nākamo varbūt arī mītu, par ko cilvēki domā, ka investīcijas prasa daudz laika, jā, jo tavs lēmums bija spontāns, draugs, jā, draugs investē, es varu atkārtot viņu ceļu. Un šis uzreiz var pateikt, nav tas pareizais, jā, investīcijās patiesībā ne tikai ir jāzina, ko nopirkt, bet ir svarīgāk zināt, kad pārdot. Ja? Un kad pārdot, tas ir tas, ko Jānis teica. Mēs zinām, kad pārdot tajā brīdī, kad mēs saprotam, kāpēc mēs esam nopirkuši kaut ko. Bet daudz cilvēku domā, ka investīcijas prasa daudz laika. Kā tev šķiet, vai investīcijas prasa daudz laika? Nu, vajag tur katru dienu sēdēt, pētīt, skatīties, kas tur notiekās. Godīgi, man liekas, es šim mītam laikam nevaru pievienoties tik ļoti. Vai pats investīciju process, man liekas, šobrīd, kā jūs minējāt par to pašu Revolūtu, vai tur 1001 dažādu aplikāciju, man liekas, kas šobrīd ir. Man liekas, Igauniem salīdzinoši nesen parādījās viena diezgan liela. Caur to tas viss notiek šitā ten. Tas ir burtiski tu ieliec naudiņu platformā, nopērc Teslu, skaties, kā tev vairs nav naudiņas. Tas ir 5 minūšu jautājums, vai tur, nezinu. Es zinu, ka dažreiz tur ir kaut kādi konkrēti laiki, caur kuros tu vari nopirkt, kuros tu nevari nopirkt akcijas, bet šis pats process ir super ātrs. Tad nākamais jautājums ir, cik tu pats pievērstam uzmanību, cik tu daudz tur sako līdzi un cik daudz tu sev bojā nervus skatoties, kā tava Teslas nauda krīt. Un vēlreiz, tas Tesla nav, šis nav par Teslu, tas ir pilnībā piemērs. Līdz ar to man liekas, ka varbūt pat kaut kādā mērā šobrīd tam ir pat biedējoši maz laika nepieciešams, lai investētu. Lai investētu neapdomāti. Jā. Lai investētu neapdomāti. Bet varbūt arī Jānis saistībā ar šo mītu, varbūt tu arī vari pateikt, kā tad ir ar šo te laiku, cik daudz laika patiesībā aizņem investīcijas. Es varu arī no personīgās pieredzes pēc tam pateikt, bet gribēs arī dzirdēt tavu viedokli. Tie atkal, es domāju, mēs varam dalīt par to, kur mēs ieguldam. Vai tie ir indeksu fondi, jau mūsu pieminētie. Šeit tad, mēs varam piekopt būtībā, tikai izlemt, kāda ir mūsu šī alokācija pa kādiem reģioniem vai pa kādām aktīvu klasēm. Alokācija ir izvietojums, es uzreiz bišķi tulkoju. Okay. Jā. Cik daudz mēs gribam kādu reģionu vairāk, vai mums par to arī nav vēlami ieguldam vienā indeksu fondā, kas ir pārklāja visu pasauli un par to aizmirstam. Būtībā tur laiks nav. Laiks ir sākotnēji ieguldīt savu laiku, izpētot, caur kuru platformu mēs to veiksim. Tas būs jau pieminētais Revolūta, tā būs kāda banka vai kāds cits platforma. Paskatāmies, kādas ir šīs instrumentu komisijas, un tad izvēlamies vienu, un tad pēc tam jau attiecīgi mēs varam katru mēnesi papildināt, un tur tas laika ieguldījums ir būtībā nepieciešams minimāls.
Savukārt, ja mēs ieguldam Teslās vai citos autoražotājos, vai jebkā cita ražotājos, vai kādās programmatūru izstrādātājos uzņēmumos, un tur tad jau, lai šis te ieguldījums būtu teiksim tā, izsvērts, pamatots, tad mums tur ir jāiegulda laiks izprast šo biznesa modeli. Tādēļ tas pirmais solis, kāda veida akcijās vislabāk būtu, teiksim, ieguldīt, ir tās nozares, kurā jau tu pats darbojies iespējams, un tad tu jau to nozari saproti to biznesa modeli, vai tev ir hobijs, un uzņēmums ražo lietas priekš šī te hobija, saproti, jā, viņi ir top spēlētājs pasaulē, cilvēkiem patīk tas, ko viņi dara, pērk viņu ražojumus vai programmatūru, vai pērk pakalpojumus. Un tad, jā, tici tam uzņēmumam, saprot biznesa modeli, pārbaudi, ja, teiksim tā, kaut cik arī finanšu viņa stāvokli, un tad jau tas, lēmums ir daudz pamatotāks un būs vieglāk dzīvot, jo tu zini, ka tev portfelī ir uzņēmumi, ko tu saproti, ko viņi dara. Un tu esi īpašnieks šiem uzņēmumiem, un tu saproti, ka tev portfelī ir labi uzņēmumi. Savukārt, ja ejam jau tā plašāk un ieguldam akcijās, kas tad ir ar mūsu, teiksim, ikdienu nesaistītās nozarēs, tas jau visticamāk prasīs jau samērā daudz vairāk laika, lai šo izprastu, un tad tā investīcija būtu, un, teiksim, tā riski tiktu izsvērti jau labāk. Jā. Bet vai tad es saprotu pareizi, ka tas ir tāds vienreizējs gandrīz vai laika ieguldījuma veids, kur vienreiz es apsēžos un tur arī caur tiem ETF-iem izēju cauri, kurš tad man liekas vissakarīgākais, un tad tas arī ir tas vienreizējais laika ieguldījums. Ar indeksu fondiem būtībā tas arī ir sākumā šis te, ko es minēju, to aspektu izsvēršana ir tas pirmais, bet pēc tam jau attiecīgi tu veic tikai papildinājumus, jo tālāk viss notiek caur šo te, teiksim, indeksu pārvaldītāju pieeju, viņš jau uztur šos te uzņēmumus šajā indeksā, un tur vairs laiks nav jāiegulda. Tā, ejot jau kaut kādā nākamajā līmenī, tad paskatoties pēc gadiem 10, piemēram, esi ieguldījis šādā indeksu fondā 10 gadus, tu vēlēs varbūt samazināt akciju īpatsvaru un palielināt obligācijas, lai tas portfelis kļūst mazāk svārstīgs, tuvojoties pensijai, tas jau tāds varbūt nākamā podcastu stāsts, tad jau, teiksim tur tāds arī laiks, kas, bet tas ir arī ilgtermiņā. Tāda īstermiņa laika ieguldījums būtībā ir minimāls, ieguldot šāda veida investīciju. Protams, tu nopelni to, ko nopelni tirgus. Tas arī savukārt ar akcijām veidot savu portfeli, ja tu pareizi izvērtē, esi novērtējis šos te biznesa modeļus, nopelnīt iespēja ir lielāka, protams, arī pazaudēt ir lielāka. Tā kā, tas ir tāds risks iegūms, šī te attiecība ir citādāka kā pret indeksu fondu. Jā. Bet tas patiesībā jau ir darbs, atlasīt šos instrumentus un izveidot portfolio, kurš tev dotu ienesīgumu no individuālām akcijām. Tas tiešām jau ir darbs, un tas prasa arī vairāk stundas dienā, lai to varētu izdarīt. Un vienmēr mana pieeja tiešām, Vilhelm, kā tu arī teici, pašā sākumā es veltīju salīdzinoši daudz laika, lai varētu izpētīt, kā izveidot savu portfolio, kas ir ETF, kādu ETF izvēlēties. Jā, tas prasīs salīdzinoši daudz laika, bet tas arī kļuva par tādu īstenībā foršu lietu mūsu ģimenē, jo mums ar vīru parādījās jauna sarunas tēma, un tad mēs brīvdienās sēdāmies, skatījāmies, no kā mēs veidosim mūsu portfolio, kā mēs uzkrāsim savu kapitālu. Bet uz doto brīdi man tas aizņem tikai kādu stundu mēnesī apmēram paskatīties, ka šobrīd notiekās portfolio, kādu lēmumu es gribu pieņemt un piepirkt klāt. Tā kā pa lielam izvēloties šo te pieeju, izmantot ETF, tad izmantot biržā tirgots fondus, tad sākotnē tas prasīs laiku, lai varētu izveidot savu portfolio kodolu, bet pēc tam šī portfolio uzturēšana ir krietni vienkāršāka nekā uzturēt portfolio ar akcijām. Jo man ir portfolio akcijas, man ir. Tā kā viens neizslēdz otru, un var papildināt, ka tāds pamata lielākais apjoms ir šie indeksu fondi, un tad attiecīgi ir atsevišķas akcijas, kuras mēs saprotam, zinām, un tas tad papildina šo te mūsu kopējo grozu, tādējādi arī iespēja pārspēt tirgus ienesīgumu, jo mums ir šī te arī akciju daļa.
Jā, un tas savukārt jau no manis prasa to, ka vajag ieskatīties finanšu atskaitēs, jā, ka es jau paskatos finanšu atskaites reizes kvartālā, kas notiek ar tiem uzņēmumiem. Un tas jau, bet tas man interesē, tas ir nākamais, tas man interesē, un es nenopirku uzreiz akcijas, es nopirku akcijas gadu vēlāk, kad mēs sākam investēt. Jā, tā kā tas arī tas nākamais, ka arī to savu portfolio arī var veidot pamazām. Jā, tā kā pamazām arī skatīties, mācīties un saprast, kas ir tas, kas der man. Pirms mēs ejam tālāk. Jūs minējāt, jā, tas iegūt, mēs nonācām pie tā, ka jā, vienreiz ir šis laika ieguldījums, bet cik tādos rupjos skaitļos jūs domājat, vai jūs sakat, kad jūs domājat laika ieguldījums? Tā ir tur diena, vai tā ir tur, 3 dienas pēc darba čekojot, tā kā prātojot, vai tur nedēļā tur tavā gadījumā ar vīru izējot cauri. Cik ir tas sausā atlikuma tas laiks? Jā, es to varu uzreiz precīzi pateikt. Mums tie bija 3 mēneši, bet mēs to darījām ar vīru brīvdienās. Jā, jo mums ir darba diena, bērni, saistītās lietas ar bērniem, un tad mums bija brīvdienās iespēja, kad bērni skatās multeni, tad mums ir iespēja piesaisties un paskatīties. Bet tie bija 3 mēneši, un tas bija brīvdienas, un tas bija arī tas, ko es novērtēju īstenībā. Tas bija kopīgs laiks pavadīts ar vīru, un tas ir līdzīgs kā taisīt remontu, jā, un tev ir kopīgas lietas, ko pārunāt, protams, ne bez strīdiem, jo viedokļi atšķiras, bet tas ir tāds arī vienojošais moments, ka mēs veidojam kaut ko kopā. Jā, tā kā tas, man tā brīvdienas, 3 mēneši. Okay. No brīža, kad mēs sākām un līdz mūsu pirmā investīcijai. Jā, vai tu atceries tavus sākumus šeit? Man būs ļoti droši vien subjektīvs šajā te vērtējums, jo, es nevarēšu tas atkarīgs tieši tā. Viņš jau ir no finanšu jomas. Jā, tieši tādēļ es nebūšu tas droši vien, kurš var nomērīt ar savu tādu privāto pieredzi, bet noteikti Tallinas piemērs ir tad... Jā, un es biju zaļš gurčis. Absolūti zaļš gurčis. Es nezinu, jā, man bija finanšu menedžments universitātē maģistros. Jā, es korelāciju, kovariāciju un visu, ko dispersiju, visu, ko tur rēķināju, bet tas bija vienkārši tu rēķini nesaprotot, ko tu dari. Jā, tur akcija ir tā definīcija, grāmatā definīcija, kas ir akcija, kas ir obligācija, bet tu nekādā veidā nevar to saistīt ar sevi. Tas ir kaut kas, kas tev jāiemācās, kaut kas, kur jānoliek eksāmens. Es tiešām biju zaļš gurčis investīcijās, man vajadzēja priekš sevi skaidrot, kas ir akcija, kas ir obligācija, ETF, kas ir ETF. Okay. Tad es noteikti gribēšu arī dzirdēt kaut kad vēlāk, iespējams, ka tad citā epizodē varbūt par to, kas tad bija tas, ko tu skatījies, kas bija tie parametri, pēc kā tu vērtēji šos 3 mēnešus, kas līdz tu nonāca pie atbildes. Jā, es domāju, ka mēs raidierakstā visas tās tēmas īstenībā arī skarsim, lai beigās pēc naudas lietas visu epizodu noskatīšanās, noklausīšanās skatītājiem, klausītājiem būtu informācija. Jā, Klau, mēs, man liekas, izrunājām visus mītus. Ko tu vari pateikt? Kāds ir sajūts šobrīd, kad tu parunāji ar Jāni? Sajūta šobrīd ir tādas, ka es Teslā neieguldīšu. Tas ir numur 1. Otrs ir, ka pilnīgi noteikti tā ir, ka tas ir tāds ilgtermiņa projekts, un tas ir... Tas ir kaut kas, kas iet paralēli manai dzīvei vairākus gadus, kas ir, jo viena lieta, viena tāda atziņa, kas ir nākusi man, es domāju, ka tā ir nākusi vairākiem cilvēkiem, nauda, ja viņa stāv vienkārši tur uz tā mani minētā plauktiņa, viņa ar gadiem vienkārši irst, viņa pūst, tāpēc, ka ir inflācija. Un līdz ar to naudas vērtība krītās, un tie 500 eiro, kas man tur ir šobrīd, būs mazvērtīgāka pēc gadiem 5, tāpēc vienkārši, ka cenas būs dārgākas. Līdz ar to, lai šī nauda neirtu, viņa kaut kur ir jāliek, un tad viņa paralēli aug kaut kādā veidā vērtībā skaitļos. Un, man ir... Tu minēji, ka tev matemātika nav bijusi mīļākais priekšmets. Man matemātika pat bija diezgan patīkama un tīkama skolā. Līdz ar to viena lieta, ko es pat teorētiski izprotu, ir šis eksponenciālais pieaugums, kas ir naudai, kas ir tu ieguldi tur 500 eiro, tad viņi pēc kāda laika aug ar procentiem, tad šī nauda, šie 500 eiro plus procenti aug ar procentiem.
un tā viņi aug aizvien augstāk un augstāk un augstāk un augstāk. Šo es pat saprotu, bet es vienkārši to neesmu sācis likt lietā. Tā kā jā, atgriežoties, man refleksija ir par to, ka tas ir ilgtermiņa process, tas ir kaut kas, kur ir jāieguldās vienreiz un vienkārši jāsaņemās un manā gadījumā bez vīra, bet tam ir jāvelta vienkārši kaut kādi vairāki vakari, bet vienu reizi un done. Un jāskatās ir visticamākais uz kaut kādiem ETF-iem, uz indeksu fondiem, nevis uz atsevišķām akcijām. Un jā, šie trīs ir tie. Un tas, jā, attiecīgi, jā, tas trešais izsver to, ka tas nav gamblings, tā nav tāda nahaļava, kurā es lieku. Klauna, man tev pēdējais jautājums, vai tu esi gatavs mācīties tālāk? Es esmu gatavs. Jā. Super. Un, Jāna, liels tev paldies arī par tavu laiku un par taviem, negribās pateikt padomiem, jo mēs investīcijās nedodam padomus, bet par taviem skaidrojumiem. Un tas ir ļoti noderīgi, kad investēšanas profesionāls atnāk un saprotamā vienkāršā valodā izskaidro cilvēkiem, ka investīcijas ir demokrātiskas, ja, un tas ir viens no veidiem, kā var veidot savu kapitālu un ilgtermiņā viņu arī saglabāt un palielināt. Paldies tev! Jā, bija prieks ciemoties. Un kā minēja, tad jā, tieši šis te izpratne, ja mēs izprotam, ko daram un kur ieguldam, tad jā, mums ir gan vieglāk dzīvot, jo mēs zinām, ka esam ieguldījuši, un tad tas arī dos rezultātu. Jā. Jā, un mūsu klausītājiem un skatītājiem es gribu pateikt, ka lūdzu seko Finanšu izglītības biedrības sociālajiem mēdījiem, Instagram, Facebook un LinkedIn, atrod mūs tur, jo tur mēs publicēsim informāciju par jauniem raidierakstiem, jo nākamais jau būs, un mēs tur Vilhelm runāsim kā reiz par finanšu instrumentiem, un tur arī varēsim arī parunāt, kas ir ETF, kā finanšu instruments, kas ir akcijas, kas ir obligācijas un kāda vēl pastāv ieguldījuma iespējas. Tā kā lūdzu, piesakojiet Finanšu izglītības biedrības sociālajiem mēdījiem, lai uzzinātu informāciju par nākamo raidierakstu. Nu, super! Atā! Paldies!